Mēs esam Rock the Nation! Mēs esam finālā. Tiekamies finālā. Mani sauc Nauris Rolauts, es esmu no Saldus. Es esmu atnācis šeit, lai gūtu jaunu pieredzi, iegūtu jaunus draugus. Pats komponēju un galvenais nepadoties. Un ja par rezultātu šodien Latvijas Šveicis, tad es domāju, ka rezultāts būs 4-3 Latvijas labā. Sveiki, mani sauc Jānis Lemežis. Es darbojos ar mūziku jau 8 gadus jau. Esmu spēlējis kopā ar tādiem māksliniekiem Latvijā, jau daudz pazīstamiem. Vienmēr esmu gribējis dziedāt, ne tikai spēlēt un parādīt to, ka es protu taustiņus vai saksofonu, bet gribu parādīt vokālu sev kā solists. Tieši tāpēc nolējām domēt piedalīties šajā konkursā. Lies pa pirmo! Lies pa pirmo! Sveiki, mēs esam nepilns sastāvs no grupas Mismatch, no skrīveriem. Un, jā, piedalīties tāpēc, ka var kaut kur piedalīties. Tas ir prieks būt kaut kur un parādīt sevi, cik mums tu spēj. Šodien mēs uzstāsimies, kā jau teicu, nepilnā sastāvā, spēlēsim akustiski dziesmu un ceram, ka viņi patiks un dziesmu saucās tepat. Mēs atrodamies kafejnīcā Spēcdog un šeit būs... Mēs atrodamies kafejnīcā Spēcdog un šeit būs... Mēs atrodamies klubā Spēcdog un šeit notiks jauno talantu konkurss Lies pa pirmo, otrās atlases kārta. Nāciet pie mums ir garšīgs alus, foršas meitenes, džeki arī būs un, protams, hokejs. Lies pa pirmo, nāc pie mums, viss būs forši. Mani sauc Miks Dukušs, esmu no grupas Phantom Dreams, kas latviski tulkojas sapņu gūstā. Nosaukums radies tādēļ, ka būtībā visu mūziku, ko radam, ir kaut kas pavisam jauns un sveiks. Bijām uz neilgu laiku pazuduši, bet tagad esam atgriežies, lai lies pa pirmo. Tiekamies nākamajā atlases kārtā. Lies pa pirmo! Taču šodien izpildu dziesmu Whispered Lullaby konkursā Lies pa pirmo. Es esmu Samanta Tīra un es esmu Lies pa pirmo 2009 konkursu vadītāja. Es nezinu, es tālāk. Čau visiem, mani sauc Enīša, dziedu jau 4 gadu vecu. Esmu piedalījusies dažādos konkursos un lielākos, mazākos. Mīlu dziedāt, tas, ko es vēlos darīt savā dzīvē. Jūs gribat kaut ko sīkāk uzzināt par mani, jūs varat doties uz www.emimusic.lv un noklausīties uz dziesmas un Lies pa pirmo! Mūsu atbalstītāji ir 1188, EasyGet, Club LV, Draugiem LV portāls, Boomtime LV, HCLV. Tātad aplausus mēs varētu aplaudēt mūsu atbalstītājiem. Pašu svarīgāko esmu it kā pateikusi, varētu tagad sākt ķerties pie lietas, kā saka, bet tātad vajadzētu iepazīties arī ar žūriju, vai ne? Kas tad mums būs žūrija? Nevajag? Varbūt tā ir arī drošāk, bet nē, nu tomēr vajag. Tātad, Lauris Valters, grupas Ēnas līderis un solists, un kā arī dziesmu un mūzikas autors. Arī redzat, Lauris Valters arī šeit atbalsta hokeju, kaut arī nevar būt mājās pie televizora. Nākamā mūsu žūrijas locekle ir Ieva Bitiniece. Ieva Bitiniece ir deju grupas Dance Pro X vadītāja un koreogrāfe. Edgars Skūte, producentu grupas Info Studio LV direktors un konkursa Lies pa pirmo producents. Ar žūriju esam iepazinušies, ar jauninājumiem esam iepazinušies, noteikumus zinām, visu zinām, tad mēs esam gatavi ķerties klāt. Pirmā mūsu dalībniece ir Diana Mūna. Aicināsim uz skatuves Dianu Mūnu. Tātad, par Dianu jau mēs esam tā kā iepazinušies, vai ne mazliet, bet nu mazliet tomēr.
Tātad Diana aizraujas ar pop-rock un R&B dance mūzikas komponēšanu, dziesmu tekstu rakstīšanu pārsvarā angļu un itāļu valodās. Nākamā mūsu dalībniece ir Amy. Tātad Amy ir izdevusi kopīgu albumu Revolūcija, par kuru arī saņēmusi apbalvojumu Latvijas mūzikas gada balvā, kā labākais deju albums. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. See if you said so, I have to pack my things and I go. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you dare to. Hit the road, Jack, don't you dare to come back. Paldies. Paldies, Amy. Šobrīd Čū pievērsies jaunu dziesmas atcerēšanai, kuri iedvesmas avots ir ne tikai ikdiena, bet arī nesenais ceļojums uz Japānu. Kur mums ir pats Čū? Solo dziedāšana īstenībā interesanta. Skolā bija iespēja sākt, un tad līdz ar to kaut kā laika gaitā un popgrupas un kaut kā kurs un tādā visā. Kā gribējās kaut ko mazliet savādāk? Tieši tā iespēja sev parādīt. Jūs čaļi, jūs to ejat, ja? Nu, ne jau uz balvu bombu. Mēs vēlamies... Tas jau pēc tam pats galvenais ir labi muzicēt, sevi parādīt. Un ja labi muzicēt, sevi parādīt, tad jau var arī uzvarēt. Ko kādreiz devu